Vakar biju Suntažos pie zvaigžņu aitām un dabūju aitu vilniņu. Šodien ir burvīga diena vilnas mazgāšanai. Pat vidzemē nelīst. Saulīte spīd. Izliku muguriņu, pirmo izmazgāto uz soliņu. Un te jau pirmā saujiņa. Skat varēs jau tūliņ kārst un paprovēt vērpet. Es šodien esmu ļoti laimīga. Beidzot esmu dabūjusi īstu Latviju aitas kažociņu. Šodien vēl šī vilna bija kā no aitas muguras. Un izmazgāju, un tagad jau žūst. Un pirmā sauja jau ir izžuvusi. Un tagad atliek viņu izplucināt. Tagad vilniņu izplucina. Izlasa zālītes ārā. Tagad kārš rokas jātur brīvi, nedrīkst sasprīndzināties un vienkārši. Ķemmē sākot no apakšas. Un saka, ka nevajag ļoti daudz sakārst, un beig galā, kurš tad daudz var sakārst. Un tagad izkārš tik, cik var tajā brītiņā savērt. Gramus 50, ne vairāk, jo pēc tam vilna saguļās. Un kāda jēga? Labāk tādu pufīgu vilniņu kārst. Un iedomājieties, ir pagājuši šajā siltajā dienā tikai dažas stundas, un es jau varu mēģināt, kā ir vērpt aitiņu. Šī ir vārpstiņa, tā saucamā turku vārpstiņa. Jo tad, kad vērpju ar šo vārpstiņu, tad uzreiz jau satinas kamoliņš. Tātad šī ir kodeļa. Kodeļu paņemam, pieliekam, iegriežam vārpstiņu pasaulē, un tad ir vienkārši fizika. Redziet, tā ir fizika. Pirksti stingri, atlaižu vaļā un saskrūvējas. Atkal. Pirksti tur stingri, atlaižu vaļā un diegs saskrūvējas un neplīst vairs. Iegriezīsim vēl. Un saskrūvējas. Un tagad tinu astotnieku vai taurenīti. Hop, 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 hop. Tagad vērpums neskrūlēsies, un to var uztīt uz vārpstiņas. Viens pa apakšu, diviem pāri. Vienam pa apakšu, diviem pāri. Vienam pa apakšu, diviem pāri. Nu re, un tā var savērpt pats savu diedziņu no pazīstamas aitiņas.